let's go. Jā, tad mans viens no priekšlikumiem bija tāds, kad ne priekšlikumiem, jā, to varētu nosaukt par priekšlikumu, kā mēs, protams, mēs tagad iesildamies, mēs atveramies, mēs tā kā saprotam, kad notiek ieraksts. Jā, ka kaut kādā brīdī mēs nosacīt uzrunājam to publiku. Ne jau tādā veidā uzrunājam, kā, sveiki klausītāji, bet vienkārši, ka mēs izstāstam, kas īsti ir tas kognitīvais dirižablis. Tā ideja, vai ir mēs, gan jau kaut kādā brīdī mēs tagad vienkārši uzsākam savstarpēji to sarunu, un pēc tam mēs kaut kādā veidā iesaistam skatītājus. Jo arī tas, tā mana ideja bija vispār par satura veidošanu šodien runāt, ja? Un satura uzņemšanu, un konsumerismus, un blablabla. Un tad te varbūt ieiet tā tēma jau arī ieiet īstenībā dziļākā veidā, kā to saturu mēs uzņemam ikdienā, kas ir tas, teiksim, ka mēs redzam kaut kādu veidu saturu, vai tas saturs tā kā runā ar mani personīgi. Teiksim, paņemam to piemēru Joe Rogans. Jā. Tur viņš nekomunicē ar auditoriju. Jā. Tā kā to skatītāju. Viņš vienkārši komunicē ar to džeku, kas ir priekšā. Jā. Un tas ir, tā interesanti, tā satura dažādība. Jā. Bet vai sākumā? Jo es no paša sākuma, teiksim, Joe Rogan podcastu neskatījos. Kā bija sākumā, kad viņš sāka veidot? Jā, jo es zinu, ka viņš vienkārši pie webcam sēdēja, ka viņš, jo viņš jau principā bija viens no pašiem pirmiem, kas vispār kaut kādu tādu veidu saturu mēģināja taisīt. Jā. Cik es zinu, un tāpēc jau arī viņš ir, teiksim, kā jau pionieri ir bieži arī tajā slavenākie vai populārākie vai kaut kā tā, tāpēc, ka viņi vienkārši ir pirmie. Viņš rada tendenci arī īstenībā. Jā, un man liekas, ka tas arī vairāk bija, cik es atceros, ka viņš principā reaktoja, viņš skatījās kaut kādus tur fighting video un kaut ko tādu, un viņš bez mazliet tā kā komentēja, un tad viņš vienkārši sāka tā kā ar draugiem, vienkārši paaicināja tā kā draugus. Principā tas streaming princips, ko daudzi tur, nezinu, Kaisa nāca vai kaut kas tāds, sēž mājās, skatās kaut kādu kontentu un nāk čomiņi, tur, nezinu, Kevins Hārts atnāk, apsēžās blakus. Jā, Snoop Dogs. Jā, un tipi skatās kopā. Un man liekas, ka tas bija... Un ar to pelnu naudu viņu vēl. Jā. Un man liekas, ka tas bija kaut kā tā, un viņš vienkārši tā kā runāja par lietām, kurām tajā laikā varbūt tik daudz nerunāja, jo... tad jau YouTube vispār bija tikai sākums tāds pa lielam, tur jau tā cenzūra nebija tāda, kāda, man liekas, tagad nosacīta ir. Interesanti, mēs arī runājam, un tajā brīdī, kad mēs nospiedām rekordu, man ir sajūta, ka es performēju. Vai ne? Tas ir uzreiz tāds, tā kā tu esi skatuves nonācis. Jā, jo man arī... Tu sajūti, ka pamainījās tagad. Jā. Paigi interesanti. Jā, un tad, kad es tā kā runāju, tad tā kā man nav tā doma, bet tad, kad es nosacīt apstājos, vai tad, kad es vienkārši tā kā apziņā ielaižu to, kas notiek un redzu to, par perifēro to statīvu, tad ir tāds vienkārši tāds, šito iespējams klausīsies. Jā, tas ir baigi. Ka tā kā tas ir nosacīt publiski tādā, tas vairs nav intīmi. Tas vairs, vismaz manuprāt, tā nosacītā intimitāte kaut kādā mērā pazūd. Okay. Man personīgi. Tas nozīmē, ka jo vairāk cilvēki ir, teiksim, mēs esam skatus un jo vairāk mūs skatās, iedomājamies nākotnē, ka mums ir 10 miljoni sekotāji. Čau nākotnē. Un tad sanāk, jo vairāk ir šie sekotāji, jo mazāk intimitāte tev ir konekšanā ar tiem cilvēkiem. To man tev ir grūti pateikt, kā tas būtu tajā. Es neteiktu, ka tā intimitāte man pazūd, bet man ir vienkārši filtrs, tā kā smadzenē, tā kā nostrādā filtrs. Ko tu saki un ko tu nesaki. Jā. Un atgriežoties pie tā vienkārši, ko mēs, runājām,
arī mūžā vai vispār, par to, ko mēs varam runāt, mēs kā profesionāļi. Mēs esam savas jomas profesionāļi un esam nosacīti kaut kādu zvērestu devuši vai kaut kādu pieturamies kaut kādiem morāles principiem. Un tagad es arī tā privātās sarunās, teiksim, mājās, es arī nesaku neviena pacienta vārdu uzvārdu, tas ir pilnīgi pašsaprotami. Bet, teiksim, tagad šādi te runājot, es domāju, ka es vēl vairāk ģeneralizēšu lietas un iespējams viens pacients būs vairāku pacientu apkopojums. Saproti, tā kā dot plašākus piemērus, ņemot vairākus pacientus kopā, lai nevar identificēt katru pacientu atsevišķi. Okay. Jo mēs esam nosacīti publiski, un ja es izstāstīšu, teiksim, kaut kādus simptomus vai kaut ko tādu, vai nezinu, piemēram, es domāju, tavā situācijā arī, ja tu kaut kādu konkrētu piemēru sniedz par cilvēkiem, ar kuriem tu sadarbojies, kurš, teiksim, vienalga, paņemsim konkrētu sporta veidu, piemēram, futbolā, kurš, nezinu, kā lasi grāmatu par to, kad aizsit sodu sitienus garām, un viņam, teiksim, ir šī pati problēma. Un tu man vai šeit, nostīt podcastu laikā izstāsti, kad ir Latvijas virslīgas futbolists, kurš cīnā, tāpēc arī, protams, neteiktu, ka, ja es saku, ka es strādāju ar klientu, es saprotu, ka sapratu to, bet ja es strādāju ar klientu, es pirms neteiktu varbūt pat kādu sporta veidu viņš pārstāv. Jā, bet vienkārši bet, teiksim, saproti, mājas situācijā, teiksim, savai sievai, kas ir pilnīgi zinot zem 4. Tā, kad es zinu, ka neviens neklausās, neviens nefilmē, neviens neredz, es varu pateikt, teiksim, ka tas ir bišķiņ vairāk informāciju iedot, ka, teiksim, tas ir kaut kur varbūt... Es arī darīšu, bet, protams, tā kā vārdu tāpatās to nekad, jo tāpēc, ka es zinu, es uzticos savam partnerim vai tam cilvēkam, kuram es atklāju to informāciju, ka viņš neiedziļināsies vairāk, un viņš gribēs, viņš pajautās man, nevis meklēs internetā vai kaut kur. Bet tas ir sīk vienkārši tāpat. Bet tu saprati? Tie ir sīk cilvēki, kas tādā, bet es saprotu to domu. Jā, un tad idejiski, ja mēs vienkārši runājot, mēs jau dosim kaut kādus dzīves praktiskus piemērus, manuprāt, un tad manuprāt, ja mēs tā kā vienkārši sakam, es strādāju tā, tad loģiski cilvēki var sākt rakāties, kādi tev ir sekotāji, vai vispār ir slimi cilvēki, ir vienkārši slimi cilvēki, un viņi var mēģināt izzināt kaut ko no tā, ko tu esi pateicis, mēģināt salīmēt kaut ko kopā, un tāpēc es zinu, kad es arī runājot kaut kādās publiskākās telpās arī ar studentiem vairāk, es tā kā sapinu vairāk lietas iekšā tajās manā sakamā. Tas nav nepatiesība. Tā ir vienkārši... Tu uzbūvēji vienu pacientu stāstu no vairākiem cilvēkiem. Jā. Tā kā, Nevienmēr, tas ir ļoti atkarīgs no tā konteksta, bet vienkārši, lai kā dotu to priekšstatu, teiksim, ja es runāju medicīnas studentiem, tad varbūt viņiem es dodu konkrētāku vienu piemēru, tāpēc, ka tas ir svarīgāk viņiem izprast to vienu situāciju. Es tu piemēram iedotu. Tas arī satura radīšana. Tāpēc, bet tas arī tieši tas īstenībā kādā ziņā par man, kad tu runāji, man radījās asociācija ar vārdu autentiskums. Un kādā veidā īstenībā tas, kā mēs sevi pasniedzam sociālos tīklos, cik tā kā autentiski mēs esam. Tāpēc, ka tas autentiskums tagad ir reāli uz visām pusēm tiek drazāts. Tā kā svarīgi būt autentiskam un blablabla. Un ko tas īstenībā nozīmē? Jo mēs tagad arī kaut kādā ziņā jau, tāpēc arī teicu, ka mēs performējam. Jā. Bet vai performēšana nav autentiskums arī? Tāpatās, es domāju, ka ir.
Es arī tā domāju, ka ir, un es domāju, ka, teiksim, ja mēs runājam par tādu performēšanu, mēs varam, protams, skatīties, vai tas ir sports, vai tā ir māksla, vai dažādi veidi performances var būt. Bet, piemēram, man arī liekas, ka tie aktieri, kas ir labākie aktieri, nosacīti, es nesaku tikai kinofilmās, es domāju, tādi arī, teātra aktieri. Tie, man liekas, kāpēc viņi arī saņem to kritiķu novērtējumu vai publikas novērtējumu, tāpēc, ka viņi tik dziļi ielaiž to tēlu, sižeta vai to scenāriju tēlu, ka tas izskatās autentiski. Un tas mums rada ilūziju, ka tas ir autentiski. Un es domāju, ka tieši atgriežoties pie tā paša, ko tu saki, ka sociālajie tīkli saka, es esmu autentisks, bet tik daudz cilvēki iemācās šo te apčakarēju, tāpēc, ka tas ir cilvēku tā kā garā. Vienkārši piemērs. Cik daudz konstanti, un to statistiku var paskatīties, mēs nesagatavojām, bet tiek cilvēki izkrāpti ar pilnīgi random sludinājumiem. Teiksim, tev atnāk e-pasts, Microsoft atnāk tev e-pasts, tev ir beidzies Office, nekur tev supports, contact us, please. Or less, tur zaudēsi $300. Un tad tu sāk kontaktējies, un viņi tev tur un tev tas izskatās īsts, bet it's never, ever real. Tā ir tāda baigā manipulācija, jo arī tad, piemēram, ja nāk tie spam e-pasti, tad tur ir baigās tās tehnikas specifiskās. Es esmu vienu kursu, īstenībā tādu mini kursu izgājis par krāpšanu internetā. Un tur viena no tām tehnikām ir, ka viņi steidzina, tā kā, pēc tur 3 stundām tev beigsies tas un tas, un tā kā tev davai rīkojies. Ja es drīkst iestarpināt, man liekas, ka man bija pirmā pieredze, ka man zvanīja. Man ir vairāks, man patīk tas, kad telefons arī citreiz rada, ka suspected spam caller, un tad var necelt. Bet, man liekas, ka iespējams vajadzētu kaut kā to vēl vairāk, kaut kā, nekontrolēt, bet, kaut kā, cīnīties, teiksim, ar šo te zvaniem. Bet man tātad zvana telefons, nepazīstams telefons, citreiz jau, jācietiet nepazīstamie numuri, jo, viss kaut kas, ar klienti zvanīt, un visādas situācijas var būt. Un es paceļu, un man krievu valodā saka, ka man zvana no Googles. Klasika, vai cik? Es saku, ko jūs vēlaties no manis? Viņš turpina krievu valodā runāt. Es saku... Kā tu atbildēji, kādā valodā? Latviešu, protams, latviešu valodā. Un viņš kaut ko saka, jums te ir, krieviski viņš saka, ka man ir problēmas kaut kādas, ka zvana no Google. Es saku, nē, man nav nekādas problēmas, tā kā lūdzu runājam latviešu valodā. Viņš tāds, никакой нет, по-русски, вам Google, viņš tā kā arī steidzina, ka var redzēt, ka viņam ir tas tā kā darbs, nevis vienkārši, un tāds tā kā tas ir noliekt, tas tikko nesaka, Jo, vienkārši tā kā, un tajā brīdī es sapratu, jo no sākuma es vienkārši tā kā, labi, varbūt kaut kādas monētas man piedāvās pirkt, vai es nezinu, viss kaut kādi jau ir dīvaini, kas var zvanīt. Kā mēs forši aizgājām no kā mēs sākām ar konsumerismu, ar satura uzņemšanu, satura veidošanu uz spam calliem. Es gribētu teikt, ka tas bija mūsu smadzeņu algoritms, kas bija neironu tīkls mūsu smadzenēs aizved no vienas tēmas uz otru tēmu, uz nākamo, un tāds pats algoritms ir sociālos tīklos, kur mēs uzņemam to saturu. Jā, tikai man liekas, ka tas algoritms ir vairāk, ka viņš ir veidots un ilgstoši strādāts pie tā, lai noturētu tevi pēc iespējas ilgāk tajā lūpā, tajā cilpā. Un tāpēc jau viņš to piedāvā nosacīt tos vēlamos rekomendācijas, kas it kā ir balstītas uz taviem iepriekšējiem laikiem vai taviem iepriekšējiem seiviem un tam līdzīgi. Viņš cenšas atrast
nosīt to, bet tai pašā laikā, protams, viņš arī met ārā kaut kādus šos suggesti, kas ir, teiksim, populāri citur pasaulē vai kaut, vispār tādi, kā saka, trending vai viral kaut kādas lietas. Virāli. Jā, bet man liekas, ka tas, teiksim, es esmu pasties arī un padomājis par no bērnu audzināšanas viedokļa, arī skatījies kā tās multenes, jā, kādas salīdzinot, protams, esot ar bērnu, ne tikai tu ļauj bērnam skatīties multeni, bet es vismaz uzskatu, ka tu pats paskaties multeni un saproti, kāds ir tas konteksts, kas notiek tajā multenē, un tad tu saproti, vai tavs bērns patērē to saturu vai nē. Jā, mēs diezgan... to jau es to stāstīju, ka mēs diezgan tā minimāli tā multenēm, tagad jau viņam 4 gadi, tagad jau viņš tā kā vairāk skatās tās multenes, arī kaut kādas video spēles bišķiņi tur sāk spēlēt. Bet arī, es esmu skatījies, ko neirozinātnieki saka par tām multenēm, jā, un tam līdzīgi. Un ir multenes, kas miljoniem gadā tērē kognitīvojos pētījumos, lai būtu šis ievilktu to bērnu un principā viņš tiktu nohipnotizēts un viņš skatītos tās multenes. Jo ir tas kaut kāds watermelon koko vai kaut kāda tāda, tur, man liekas, Korejas vai Ķīnas, nezinu, kaut kāda tā kompānija, kuriem ir tās dažādas sērijas un tādas absolūti briesmīga multene. Tur, ne jau briesmīgi, tur ir kaut kādi tie ģimenes stāsti un kaut kā tā, bet ir šausmīgi daudz krāsas, šausmīgi ātri mainās, viss nav tas, tāds stāsta lēnums, ļoti trokšņaina un tā, lai tas bērns šausmīgi stimulējoši. Un, protams, Alfrēds arī kaut kādā brīdī ir to multeni redzējis, un viņš arī teica, gribu to multeni, jā, es saku, nē, tā kā... Dopamīnu visu laiku dod, tur krāsiņas, jā, visādas skaņas arī interesantas. Jā, un tā kā apbalvojams, un viņš tā kā tā, un tad es esmu redzējis, jā, kur tie neirozinātnieki tā kā nosacīt analizē, un tad viņi skatās, un, teiksim, tas bērns tur, nezinu, ēd vai vienalga ko, un dzird jau to skaņu, un viņš jau uzreiz viss jau ir tā kā praimots. Un tas ir par to apziņu. Es filtrēju, es to izstāstu savai sievai, manai sievai ir principā tāds pats šoks kā tev, viņai vienkārši viss, tā kā tāda multeni vispār tā kā nedrīkstētu skatīties, jā, bet tas taču ir milzīgākais bizness, jā, viņiem ir nezinu cik miljoniem tie skatījumi, jā, katriem video. Es domāju, ka miljardiem kopumā visai industrijai. Jā, un, protams, viņiem ir Netflixā un visos citās strīmēšanas platformās tās sērijas, jā, un loģiski, jo tu ilgāk apgrozies tajā, tu noturies top 10, top tajos, jo tu vairāk ģenerē finansi, jā, un tu vari turpināt ieguldīt naudu tajā brainwashingā, nosacīti pētīt to. Vienmēr cik nevis tā kā palīdzēt, jā, nevis kā, bet tad par to, kā ievilkt tajā konsumingā. Tu runāji, tu teici, ka viņi uzrunā to kognitīvo kaut kādu speciālistu. Vienalga, vai tas ir kognitīvais neirozinātnieks vai kognitīvais psihologs vai vienalga kāda veida kognitīvais dirižabls. Un tad, restīvi, tam cilvēkam, ja tas ir viens, piemēram, kas strādā vienā šīs te multfilmas tur franšīzē, un kāds tam cilvēkam ir morālais kompas, ja viņš piekrīt reāli tam, jo kāda iespēja, ka viņš noteikti, viņš bija darba intervijā, un arī pēc darba intervijas viņam to darba līgumu, un tad ir tur teiks, tā kā, mūsu nodoms ir vienkārši, lai īsnībā tur gan jau ir apslēpts tajā līgumā, kad mūsu nodoms ir tur audzēt kompāniju un blablabla, un tur ienākumu, un pēc tam mēs ziedosim bērnu labdarībai. Beigās vēl kaut kā mēs viņam iestāstīts. Es pieņemu, ka cilvēks ar saprātīgu morālo kompasu, kas veidojas starp citu studiju laikā, kā mēs runājām pirms mēneša aptuveni. Tad
ar viņu jau ir nomanipulēts, lai viņš pēc tam manipulētu ar citiem cilvēkiem. Jā, un viņi pārsvarā jau viņi arī izmanto daudz šīs te mārketinga stratēģijas, kas ir balstītas arī, teiksim, kā tā mārketinga psiholoģija. Mm-hmm. Jā. Man bija reklāmas psiholoģija. Tas ir principā, un tas arī ir, nezinu, cik pēdējos 30 gados kaut kāds tas vispār tā lieta. Es nezinu, varbūt tu vairāk precīzāk zini. Es no tā kursa neatrodu daudz. Jā, bet tur jau ir tur jau tas pamats, viss ir tam. Un beigās jau tu, runājot par to, kāds cilvēkiem ir morālais kompass, jā, man ienāca uzreiz prātā tā doma. Visi daktari idejiski nodod to Hipokrāta zvērstu un it kā dara labāk un tā. Bet ir daktari, kas strādā mafijā un vēl visādās citās lietās. Jo beigās it's all about cash. Exactly. Un ja tas cilvēks, es nesaku, ka viņš ir tādā situācijā nonācis, bet varbūt ir arī neveiksmīgās situācijās cilvēki, tur nezinu, tas pats kaut kāds kognitīvais speciālists, viņam tur izšķīries, nezinu, viss tur slikti dzīvē un tā, un viņam pēkšņi tur piedāvā, nāc te multenis, tam nebūs sarežģīti, uztais mums te multenis, mēs tev 2 miljonus, nezinu, gadā. Iedomājies, un šis speciālists, un ja viņš ir izšķīries, un viņš ir emocionāli zemākā punktā, un ir varbūt speciāli cilvēki, kas meklē šo cilvēku, kas ir zemākā punktā. Jā, es domāju, ka tur ir, Man bija viens darba piedāvājums, kur es biju uz interviju, un es parakstīju šajā intervijā papīru, kad es nedrīkstu runāt, kur es esmu bijis. Un kas tika pārunāts iekšā šajā intervijā. Es reāli biju uz darba piedāvājumu tādu. Tik interesanti, man atnāca šī atmiņa, tāpēc mēs runājam par šo tematu. Un ja es tagad atinu atpakaļ, man tajā laikā nebija darbs. Es biju reāli darba... Man liekas, es biju darba meklējumos. Vai arī es biju tieši tajā periodā, kad es beidzu darba attiecības ar kaut kādu iepriekšējo darbu. Jā. Tas bija pirms kaut kādiem 2-3 gadiem. Man liekas, tev tas nebija bezdarbnieks status tajā brīdī? Nē, man nekad nav bijis bezdarbnieks status dzīvē. Bet te ir runa par to, kā viņi arī īsumā atrod. Jo nevienmēr ir tā, ka tas cilvēks atrod to darba piedāvājumu, ļoti bieži arī tā, ka tur zvana kaut kādi rekrūteri, kaut vai es esmu bijis rekrūtinga kompānijā strādājis, un tur jau, mums tur nebija tik trakas kaut kādas kognitīvās schēmas un manipulācijas, tur emocionāli, kaut gan arī, bet ne tādā līmenī, ka es speciāli meklētu emocionāli ievainojumu cilvēku, kurš nav, kura būtībā viņam nav vairs izvēles iespējas, un viņš tā tiek nomanipulēts ar šo te darbu piedāvājumu, kad tev jāstrādā. Tu tā nedarītu, jo tev ir citādāks morālais kompass, bet es visu laiku, man tas prāts strādā tā, ka man ir tādas lielās bildes nāk uzreiz prātā, vienkārši kā ir vispār pasaulē, kas notiek tā kā vispār cilvēcē. Un tad man ir uzreiz tāds, bet tieši tā, teiksim, geto vai visos citos sliktajos rajonos bandas un tā tikai ievelk jau pa lielam tos, kas ir bezmazai neizbēgamā situācijā. Jo tur jau nav tā, ir, protams, tādi, kas pēkšņi redz, izstāsta, ka tur bandā baigi labā dzīve, viņi tur baigi mašīnām un tā. Bet lielākā daļa jau ir iedzimuši, viņi vai nu ir tajā rajonā, vai viņiem tētis ir bijis bandā, vai, nezinu, onkuls. Un tas tā kā, un tevi atrod, tu vienkārši nonāc tur, vai arī, tu esi absolūtā low pointā dzīvē, un tev atnāk pie tevis, piemēram, viena ļoti labi video. Iesaku, es tev arī esmu ieteicis, tā ir tā Fern, viņiem tie YouTube kanāls. Viņiem animācija, viņiem tāda animācija video, tur par visu kaut ko. Un tad viņiem arī bija par šiem te narkotiku vai muļļiem, kas pārnes narkotikas, pārvadā robežai. Muļļiem? Muļļi, tā kā ēzeles, bet mūls, kā sauc ēzeli, kurš nav, man liekas, ka tā sauc ēzeli, kurš nav
Mūlis, ne? Jā, mūlis, jā. Okay. Un tur arī, principā, ir tā, ka Antverpena, ja, kas ir Eiropas viena no galvenajām ostas pilsētām, kas ir Beļģijā, ir, principā, absolūti lielākā narkotiku vieta pasaulē, kur tā kā ienāk narkotikas, viena no lielākajām. Jo tur ir, tā osta ir tā kā absolūti pilsēta. Pilnīgi pilsēta. Tur ir sava policija, tur ir tur tie konteineri tik augsti kā mājas sabūvēti, un tur ir crazy. Un tad tagad nav jāved pāri robežām, jo principā, kā atved tos konteineru kuģis atved, un tad tikmēr noglabā to konteineri, un tad, kamēr viņi tur pārbauda vai nepārbauda to konteineri un tā. Bet ir laiks kaut kāds, kurā brīdī var tā kā noscīti. Aizskriet, dabū, ja zini, kur ir tavs konteineris, izņemt ārā to, ko tev vajag. Un tad tagad tie draglordi, principā, meklē 14, 15, 16 gadīgus puišus, kuri ir zem, tā kā viņiem attiecīgi nav kriminālsods, viņiem, principā, ir citādāka sodāmība, un viņiem par to vienu urānu, teiksim, 15,000. Par to, ka viņš vienreiz pārkāpās pāri sētai, aizskrien uz to īsto konteineri, dabū mugursomas, iznes ārā mugursomas, viņš dabū, teiksim. Bet tā vērtība, ko viņi iznes, ir miljonos. Un viņi izmanto, viņi atrod, un tie draglordi, viņiem atrod tos, un tad, teiksim, vienam ir sekmīgs kaut kāds tas rans, vai tur, nezinu, vairākiem ir sekmīgs rans. Viņi sāk staigāt ar krutiem pulsniņiem 15-gadīgi puišaļi, kuriem ir nauda vienkārši, nezinu, Viņi domā, ka tā ir dzīve, un tā tas. Tad viņi saka, ka viņu čomiņi skatās, ok, man arī tas jāpamēģina, un tā, un tad viņus noķer. Ja viņus noķer, ja viņiem tā ir pirmā reize, viņiem principā nekas tur nav, un ja tur atkārtot vai kā, un tad tur. Un tad tā sieviete, kas ar tiem strādā tiem jauniešiem, kas viņa cenšas aizstāvēt un tā, un tad tur tos keisus skatās. Advokāti, laikam, viņi skaitās. Viņa teica, ka, principā jau lielākā daļa atgriežas. Ievelk viņus tas algoritms apakaļ tajā, jo tas ir tas, ko viņi zina. Palielam. Viņiem nav... Viņi nesporto, teiksim, varbūt tā vienkārši. Un man jau liekas, ka tas ir tieši, to mēs varam vienkārši pielāgot to pašu, tas ir vienkārši cilvēku tendences, tam nav nozīmē, viņš ir iefiksēts, jo tāpēc, ka viņš arī ir iefiksēts noteikti satura kaut kādā patēriņā, viņš skatās Instagramā vai kuru mašīnas krūtas, tur tādi, ballītes, tas un tas, un viņam vajag tādu dzīvesveidu. Kā viņš tādu dzīvesveidu var dabūt, viņam vajag tādu tur cash, viņam vajag to, viņam vajag zakt. Viņš varbūt viņu noķer, varbūt viņš ir kaut kādu mēnesi ārā, kaut ko viņš ir ārā, viņš ir izdzēsis Instagramu, viņam ir šitā te, kā sauc to social media detox, saprati, tas pats mēs varam pielāgot to cilvēku, vienkārši viņš atgriežās apakaļ, ja viņš nemaina to savu dzīvi, nemaina tos savus paradumus, viņš neiekļauj. Nosīt neaizstāja atkarību ar citu atkarību, vai kaut kā tā. Ieslīd apakaļ tajā slīdā. It's same. Interesanti, tu teici, ka tad viņam tas piemērs ir tas viņa sociālo algoritmus, ko viņš redz Instagramā, vai vienalga TikTokā vai kur tur Facebookā, blablabla. Tad es domāju, kas ir mans tas algoritms, kādi man tur rīli nāk. Man ir daudz ar dabu saistīti, kaut kāds hikings. Dzīvnieki kaut kādi video. Dzīvnieki, jā. Nesen nostījos kaut kā 2 līdz 3 minūšu rīlu, kā gazeli izbēga no krokodīla un laulā. Tu sūtīji vai es to sūtīju? Vai arī mēs vienkārši redzējām, jo mums ir līdzīgs tas feeds. Jā, bet arī tad... Bet tas ir tieši tā. Kādu saturu tu patērē un kādu, teiksim, jo mēs viens otram sūtam to, un tā ir rekomendācija, jo tas jau to algoritmu. Tas ir iekšā algoritmu aprēķinā, kad Svets atsūtīja Ginteram Ansim, tā kā širo te ja tu man arī sūti, ja tu man to vienreiz būtu, es tev pirmo reizi aizsūtu, tad jau kāpēc tā kā mēs neesam, mums nav tas connections, tas nenozīmē, ka tam ir kaut kā jābūt.
Nu, Es zinu, kur es gribu aiziet uz kādu virzienu. Jā. Uz to, ka ja maksātu šiem te kognitīviem speciālistiem, lai viņi taisa tādu algoritmu Instagramā, kas uzlabo cilvēku dzīvi, mēs būtu vienkārši pasaules ekonomika būtu, es domāju, šitien individuālā līmenī. Un tad lielās korporācijas būtu no šejienes bišķiņ zemāk, jā. Bet, protams, tas ir saprotams, kāpēc tas nav izdevīgi lielām korporācijām, kas Instagramam nav izdevīgi, jo tad, kad cilvēks sāks, ja mēs cilvēkam sāk nākt video, tiešām bāc, bet īsumā tā jau ir, ka man arī daudzi terapeitiskie video, kaut kādi terapeitiskie padomi un tur 5 tips in psychology un blablabla, šitā te. Bet tad es tā pastos, cik daudz no tiem es esmu izmantojis reāli savā dzīvē. Tas ir viens. Es arī daudz skatos tos video, lai es paņemtu satura piemērus, kādu es varu radīt saturu. Tā kā tas, man algoritms tādā ziņā manā labā strādā, bet jebkurā gadījumā es tāpatās jūtu, ka tas algoritms ir stiprāks par mani, par manu iekšējo dopamīnu sistēmu. Jā. Vismaz šobrīd es noteikti tā varu teikt. Man liekas, ka katram cilvēkam vispār tā kā būtu jāuzdod kaut kādā mērā tas jautājums sev. Kāpēc tu patērē tā kā saturu un kādu saturu un kāpēc tu to saturu patērē? Kas tavs mērķis? Jā. To? Jā. Kāpēc tu skaties seriālu? Vai kāpēc tu skaties filmu? Kāpēc tu ej uz kino? Kāpēc tu ej... Lai relaksētos, pavadītu labi laiku un lai vienkārši tā kā atslābinātos. Ja vakarā tas ir kaut kāds seriāls. Jā. Arī interesanti. Tad kāpēc tu ej uz sporta zāli? Lai rūpētos par savu ķermeni un prātu. Kāpēc tu ēd? Lai rūpētos par savu ķermeni un prātu un veselību, tā kā, lai būtu veselība. Jā. Kāpēc tu patērē sociālos mēdījus? Lai atslābinātos. Es esmu pamanījis to, ka tas ir vienkārši gribās atslēgt prātu un ir tās tā kā kaut ko pasīties. Un arī viens ir idejas paņemt. Bet tā ir mazāk īsumā procentu daļa. Un te man liekas ir tas tā objektīvāk pastīties tā kā pašam uz sevi. Es piemēram, agrāk, pusauģu gados un tā, es reāli daudz skatījos filmus un seriālus un tā. Un man liekas, ka tas bija tāds, rīktīgi tāds atslēgšanās veids, es vai spēlēju video spēles, vai skatījos filmus un tā seriālus. Un tas bija tāds mans atslēgšanās veids no sporta un no skolas lietām. Un tad, kad sāka tie sociālie mēdīji parādīties, es pamēģināju, es pieredzējos arī draugos, es atceros, un Facebookā sākumā. No Facebookas izdzēsos pēc kaut kādām 2 vai 3 nedēļām, no tām draugiem es izdzēsos pēc kaut kādiem tur pusgada vai kaut kā, vai varbūt, pāris 8 mēnešiem vai kaut kā tāda. Jo, tur labi, tur es tā kā sapratu, latviešu valodā, tu tur iepazīsti, sakonektējies ar tā kā draugiem, nosītī, veido kaut kādus tos connections. Es atceros, vēl bija tāds Face LV, vēl bija tāds. Tur es arī biju kaut kādu, tad pat, kad draugos pieredzējos, arī tur pieredzējos, jo, tad, kā pusaudzis, tu tā kā skrien līdzi kaut kādām meitenēm, gribās iepazīties un tā. Tad es pamēģināju un tā, un tad es vienkārši pamēģināju, un es sapratu, ka man vispār šitais, man šitais neaizrauj. Man tā kā, man patīk labāk dzīves sarunas, un man, ja es gribu izklaidēties, es labāk izskatos to filmu vai seriālu. Vai es uzspēlēju to spēli, jo man tas tā kā ir saistošāks, tas tā kā satura patēriņa veids. Man personīgi. Tad parādījās, Instagrams, kurš, vai Twitters un Instagrams, YouTubes. YouTubes bija ātrāk, YouTubes man līdz 2008. gadā. Tur tātad ir šīs te filmas, kuras tev nosacīt, ir jāiet uz kino vai seriāli jāstāsta vai jābūt pirātam. Tur tad tu vari tajā YouTube'ā iet un skatīties, ko citi ir ielikuši vai uztaisījuši video. Un tātad tas arī tāds citādāk tāds patēriņš, tas skatīšanās veids.
Jā, un tad bija Instagrams, un tas bija tāds, no sākuma es arī to Instagram tā kā lietoju, krūti, tur padalīties, uztaisīt bildes un tā, pastīties tā. Bet tad man atkal likās boring, jo tas ir tā kā, jo tas nav real. Priekš manis tas nav dzīvi, tā kā es nevaru saņemt no tevis līdz galam to, ko es varu no tevis, tā kā, ja es tevi pazīstu. Tā kā, ja es tevi zinu, un tā kā zinu, kāds tu esi, un tā kā tu man parādīsi, mēs kopā aizbrauksim uz ezeru, kur tu bildi kaut kādu ieliec, tu nezinu pie ezeru. Piemēram, es tā kā spējos. Jā, jo... Bet man tas ir vienkārši tāds personīgais viedoklis, jo man pašam arī, piemēram, man nepatīk tur pozēties un bildēties un kaut kādas tur likt, ka es esmu tur pie kaut kādām vietām, tur tā. Man labāk, teiksim, ja man interesē tā lieta, es nobildēšu to pašu lietu, tā kā, ja man riktīgi kaut kā patiks un tā, bet pašam, tas tā, un tāpēc varbūt man arī nebija tā, ka, baigi tas kruts, un te es vienkārši skatījos, ka lielākā daļa, ka tas ir vienkārši cilvēki bez mazai liek, cik viņi ir laimīgi, laimīgi, un es lieku, jā, tā kā tu saki highlights, jā. Highlight reels. Jā, tas ir tā kā no basketbola spēles izgriezt savus highlights un aizsūtīt uz Ameriku un pastāstīt, cik labs tas spēlētājs esmu. Jā, un tu no visas sezonas vai no 5 sezonām esi izgriezis, teiksim, 2 minūtes. Jā. Un īstenībā tu esi kopā nospēlējis, cik tur spēles un cik minūtes, bet tā kopējais tas laiks ir tikai tās 2 minūtes. Jā. Zini, te ir daudz punkti, kur es varētu pieķerties, un es pastīju, cik mēs ilgi runājam. Kādu laiku, cik mēs ilgi runājam? 40 minūtes. 36 minūtes. Kas arī ir labs koncepts par, ka laiks pazūd, ja ir tā kā, ja mēs esam algoritmā, vai laiks pazūd, ja mēs esam sarunā. Jā. Kvalitatīvā sarunā. Jā. Tas ir labs punkts. Mēs varam par laiku vispār kādā citā epizodē parunāt, jo tas ir tur smadzenes vispār izsprāgst ārā. Bet par to saturu runājot, tā, kad tu teici, ka tev nepatīk fočēties un arī līdz tur kaut kā, tur es esmu tajā vietā, gan jau pamanīju, kad es ieliku savā Instagramā to video par upi. Jā. Jā, var sakot, es savu saturu veidoju, par sporta psiholoģiju, ja? Gan jau jāmin, šitais ir tas, kur mēs sākam runāt ar auditoriju. Jā, interesanti. Tāda 3 tur komunikācija. Bet, var sakot, es pamazām sasniedzu savu dienas mērķi soļos tikko. Es nezinu, kādā veidā. Kustina. Lūk, un tas, kas ir svarīgi, piemēram, veidojot to saturu Instagramā, tad ir tas pats autentiskums, ko mēs šodien pieminējām. Bet arī es to domāju tādā veidā, ka es parādu kaut ko no savas personīgās dzīves, lai es izveidotu to savienojumu, to saikni ar cilvēku, ar savu potenciālo klientu, iespējams, vai klientu, vai vienkārši ar savu sekotāju. Man tā galvenā doma nav, kad es lieku kaut kādu personīgu saturu, ka es biju uz upi peldēties. Vai arī kaut kad es ieliku, ka es makšķerēju, un tad ieliku sekotājiem jautājumu, kas ir jūsu hobijs. Tā mana doma, piemēram, tajā brīdī nav, lai es potenciālo klientu tā kā uzvilinātu uz sesiju, bet tas ir man reāli, lai es veidoju to, lai cilvēku man iepazīst kā cilvēku, nevis kā tā kā to soc tīklu figūru un tā kā kaut kādu super tur, nezinu, psihologs, viņam tur viss dzīvē ir kārtībā, un viņš tur gan jau visu, ko viņš dara, viņš sēž mājās, tur lasa grāmatas un tikai strādā ar klientiem un neko citu nedara. Tā kā es arī iedot to manas reālās dzīves kaut kādas manas piedzīvojumus, behind the scenes, jā, un arī caur to runāt ar to sekotāju un iesaistīt viņu, jo, kā jūs teicat, tas to uzticamību parāda, ka jā, es esmu vismā dzīves cilvēks arī ar savām emocijām, piedzīvojumiem, notikumiem dzīves, bet man arī ir tagad, es jūtu, ka man tāda pretstība veidojot tādu veidu saturu. Jo tā, kad es, piemēram, man arī bišķiņ pretstība, tā, kad es veidoju tā kā sporta psiholoģijas saturu, tos rīlus un tā. Tur tas ir arī vēl topiks, ka vispār satura veidošana ir baigais izaugsmes tā kā tāds
dirižablis, jā. Bet ar to, to īstākā satura veidošanu, tā kā personiskāk, es viņu tā kā varētu nosaukt šo saturu. Un tur ir tāds, man tāds jautājums ir savs, kā, kad es, piedzīvoju kaut kādas tur dzīves situācijas, tā kā, man šito ielikt Instagramā vai neielikt, tā kā, ok, man šito ielikt, tā kā, vai labāk nē. Un arī tāds filtrs, ko man likt un ko man nelikt. Jā, jā. Es tevi saprotu. Bet, jā, tad, kad es arī... Tāpēc, ka es negribu būt fake. Es saprotu. Tas ir tā ideja, ka vai šitais nebūs pārāk tā kā fake vai kaut kāds tā kā uzspies, ka es ielieku tādu veidu saturu. Un tas ir riktīgi, tas ir man iekšējais, tas judgment par to situāciju. Es tevi saprotu. Jā, bet man tā sajūta iekšējā, tad tevi arī klausoties, ka man ir vienkārši nevis tas, ka es negribu, bet bet tikpat labi es jau varu uztaisīt, teiksim, privātu kontu, bet labi, tam arī nav jēga, bet tā, ka man vienkārši personīgi, man tas liekas kaut kā, ne jau tā, man tas ir, tā sajūta ir tāda pretrunīga ar sevi. Man liekas, ka vēl tā kā man tā rīvēšanās ir tāda vienkārši, ja tas cilvēks grib ar mani iepazīties, tad mums ir tā kā jāsatiekās. Zini? Aha. Ka, viņš man nevar, tā kā, un es nevaru iedomāt, es sev tā kā saku, un man tāds savs uzstādījums ir, ka es nevaru, teiksim, kā tu tikko teici, dzīvē kaut ko es piedzīvoju, man ir tāds, šito man vajag ielikt Instagramā, vai varbūt nevajag likt Instagramā. Man ir tāds, es tā kā dzīvoju dzīvi, zini. Sapratu, tā kā, kad tā kā, man nav, kad es tā kā negribu vispār tā kā ielaist tādu, ka, varbūt šito vajadzētu. Yeah. Tā kā, teiksim, runājot par kaut kādu to profesionālo lietu, tagad es, piemēram, domāju par to autentiskumu, par to, ko likt iekšā. Es gribu pamēģināt, kad es, teiksim, uztaisīšu kaut kādu to intro ar to aplikāciju, ja, un tādu video, un es tur tā kā parādīšu, es esmu tas un tas, es esmu tā kā veidojuši šo aplikāciju, un es tā kā parādīšu kaut ko es esmu taisījis, bet tas būs tā kā it kā no manas tās personīgās dzīves, bet tikai un vienīgi saistīts ar to, nosacīt to profesionālo, tā kā to, tai pašā tā ziņā arī tā kā tas doktora viedatlēta Instagramā, kad es liku no sacensībām no tā biatlona, man patika to saturu veidot, Jā, man likās arī diezgan krūta, bet tad man nebija īsti jādomā, teiksim, par to savu ikdienu vai kaut kādām dzīves tādām parastām lietām, vai šito man vajag. Man vienkārši bija tāds, es piecījos, es eju uz sacensībām, man tāds, ko es šodien tā kā varētu no šejienes paņemt, tāpēc, ka es esmu šeit šobrīd tajā vidē. Kurā es tā kā to saturu tā kā varu tam radīt, sapratu? Bet es saprotu arī tavu situāciju, jo tavā gadījumā tev tas tā kā tomēr tas ir tā, ka tie cilvēki nāk pie tevis kā pie indivīda uz konsultāciju. Un līdz ar to tas tomēr tā tava indivīda, tā vizītkarte arī ir kā kaut kā tā platforma nosacīta, kas ir jāreklamē. Un līdz ar to tas ir tā kā es saprotu, tā kā to tavu tā kā pusi arī kaut kādā. Bet man ir tāds vienkārši, tāpēc labāk es nosīt radu kaut kādu to, nezinu, barjeru vai, kad ir man tas produkts, nosauksim to pa produktu, vai kaut kas, ko tad es reklamēju vai lieku tajā sociālajā tīklā, bet tas ir tā barjera un tā kā es pats pa lielam, tā kā principā neesmu. Es stāvu aiz barjeras. Tu slēpies aiz savu produktu. Jā. Es saprotu pilnībā tā kā to, kaut kāda daļa manis grib tā te pušot, tā kā, lai tu arī tā kā radi to saturu, bet lai tu dari to savā veidā. Un te ir, man liekas, te ir tas atslēgas punkts. Ja mēs, arī ja kāds klausās un domā par satura tā kā radīšanu, dari to savā veidā reāli. Tā kā tu vari iedvesmoties no kaut kādiem cilvēkiem, pastīties, un tad izvelc to caur sevi, un tad tu to radi, un klausies, tu reāli uzmanīgi klausies. Ja tu nezini, kas ir tavs veids, tad tu atklāsi. Tāpēc, ka es vairāk pastiprinātāk saturu radu Instagramā
oktobra, kas ir pagājušā gada oktobrs. Tas ir oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, mārts, aprīlis, maijs, jūnijas. Tie ir 9 mēneši, un es vēl joprojām tā kā taustos un mēģinu saprast, kas ir tā kā tas mans veids, kā es pasniedzu informāciju, kas ir tā, varbūt tā mana odziņa, kas ir tas tie galvenie kaut kādi pilāri, tās tēmas, jo, ja es runāju par visu, tad es īstenībā nerunāju par neko. Nu, tā ir sociālos, ka tev kaut kādā veidā ir jāatrod niša, ja tu esi, piemēram, pakalpojums sniedzējs, kas es esmu, tad, jo tu kaut kādā veidā mērķiecīgāk veido to saturu un runā ar cilvēkiem konkrētā virzienā, tad tas palielina gan to tavu autentiskumu, gan tev palielina klientu skaitu, palielina tavus ienākumus un blablabla, bet un tas ir arī tas, kas varbūt daudzus, mani tas arī sākumā atturēja veidot saturu, jo es nezinu, kas ir tas, ko tā kā... Ko veido? Jā. Ko tieši veido? Jā, bet tas atnāk ceļā. Tas ir tas traps reāli. Jā, tas ir pilnīgs traps. Un tā kā tu teici par to, ka vajag katram specializēties, jo cilvēkiem jau arī, un man jau arī ir vieglāk, un teiksim, ja es meklēju saturu, jo es jau... Tā kā es esmu slings satura nosacīti radītājs, ir īpaši runājot par to Instagram un tā. Es citas lietas diezgan tā intensīvi varbūt radu, par ko mēs arī pieskarsimies droši vien par to jau, kas ir izdarīts. Un man liekas, lielas lietas ir izdarīts šī pēdējā gada laikā, pusgada laikā. Jā, tā. Bet... pats, ko es teicu pirms tam? Par kaut kādu savu veidu atrast. Es teicu par savu veidu atrast, kā saturu veidot, katram ir tas savs veids, un ka tu to atrodi tikai tajā ceļā esot. Jā. Ka tu radi nevis saturu, bet tu radi kaut kādus savus projektus. Jā, nē, pats, labi, gan jau es uzķeršu apakai. Ne, tas bija par tu teici, kad arī klausītājiem, kad jāklausās, un ir jāņem vērā tas vienkārši, kad vajag to saturu tā kā sākt ģenerēt, veidot, un tad tu pats pa lielam tā kā, tas ir tā kā mākslinieks arī. Kādam tev nesanāk, es nezinu, vai jūs kāds esat mēģinājis zīmēt, vai vispār tā kā gleznot un kaut ko tādu. Protams, labi, jebkuru lietu mēs varam pamēģināt. Vienkārši tāda zīmēšana kaut kas ir tāds, ko visi, es domāju, ir kādreiz dzīvē pamēģinājuši kaut ko tādu. Jā. Tāpēc es tādu kā piemēru teicu, tādā ziņā. Un tagad arī, ja jūs klausāties vai redzat, pamēģināt uzzīmēt cilvēciņu. Teiksim, jā, es pieņemu, ka lielākā daļa uzvilks vienkārši stikmeni uzvilks. Es būtu stikmeni uzzīmējis, jā. Vai ne? Jā. Jā, bet tie cilvēki, kas, teiksim, ir pavadījuši vairāk laiku saistībā ar zīmēšanu, ar kaut kādu mākslas skolu vai ko, tas cilvēks, viņi iedomāsies un uzzīmēs viņu citādāk. Viņi nezīmēs stikmeni, viņi varbūt, citādāk, viņiem tā interpretācija būs par to, kā viņi veidos viņu savādāk. Jā. Tāpēc, ka viņiem ir varbūt bijusi vairāk pieredze tieši konkrēti tāda satura veidošanā. Jā. Ja, un viņiem ir tā kā tas uzreiz lielāks konteksts, un viņiem ir tāds, man ir tie instrumenti, man ir tie tūli, tā kā, es iešu jau tā kā vairāk veidošu to savējo. Pārējiem, tā kā tu arī teici, tu taisīsi stikmeni, tu tā kā uz default, kas ir tā kā... Default mode network ir tāds termins angļu valodā. Jā, un tas ir smadzenēm ļoti tāda klasiska, laba lieta. Jā. Par ko mēs arī par smadzeņu darbību un tām, un kā psihedēlijas ietekmē smadzeņu funkcionalitāti, un tieši šo te network arī par to mēs noteikti parunāsim. Bet jā, tas ir pat, un es atcerējos to citu lietu par to specializēšanos, par to nišu. Bet tagad, tu saprati, es domāju, to tikko Tu default mode network, stikmenu zīmē, tāpēc tas ir default mode network. Jā, un tas ir tā kā, kaut ko apziņā, tā kā, nezinu, kolektīvajā apziņā, tāds, defaults. Jā. Bet tie, kuri tā kā specializējās kaut kādās vairāk lietās, viņiem tas defaults ir kaut kas cits. Jā. Un tas jau ir tas pats ar to saturu veidošanu. Un tāpēc mēs jūs arī aicinām, un tāpēc arī man Ants ik pa laikam tā kā papušo,
Jo katrs mēs varam izveidot savu default. Vienkārši mums nevajag uz to mums vajag meklēt. Un tas ir tāpatās ne jau tikai par satura veidošanu. Tas satura veidošana varbūt ir viena no lietām, ko dzīvē, kas jums palīdz sasniegt kaut kādus citus jūsu dzīves mērķus. Nu, nezinu, teiksim, kompāniju kaut kādu, nu, teiksim, man tas sociālo mediju mērķis droši vien būtu, nu, tagad dotajā brīdī, kāpēc es tā kā vēl aktīvāks palikšu, lai, nu, principā censtos to uzbūstot šo te lietotni, jeb aplikāciju saucamo. Gribu uztaisīt vienu eksperimentu. Nu, aiziet. Lai tu saprastu, varbūt, kāpēc tev būtu vērtīgi veidot saturu, ja tu gribi tā kā veidot saturu. Ja mēs pieņemam, ka tu vispār gribi veidot saturu. Nu, jā. Mēs īstenībā tagad jau veidojam saturu. Jā. Varbūt tā ir daļa no tā. Jā. Ok. Tad atbildi, kāpēc tu gribi veidot saturu? Tu vari vienā teikumā vai vienkārši. Es gribu veidot saturu, jo, manuprāt, es jau veidoju saturu. Jā. Manuprāt, mans veidotais saturs var būt noderīgs cilvēkiem. Okay. Un līdz ar to, manuprāt, nevajag man paturēt tās zināšanas tikai nosacīt vai tās idejas, kas ir pie manis, tā kā arī es varu padalīties ar citiem. Ok, cool. Un tagad, ko tas no tā, ko tu visu minēji tikko, ko tas tev dos? Kas tieši? Tas, kad es šīs te lietas tā kā... Jā. Nu, šajā gadījumā, kāpēc es lai tas piesaistītu cilvēkus manai aplikācijai, tas dotu manai nosacīt lietotnei uzticamību. Okay. Tavai lietotnei ir uzticamība. Jā. Ko tas tev dos? Tas man droši vien dos gandarījumu un finansiālu stabilitāti. Yes. Ko tas tev dos? Tas man dos... Tas ir labs jautājums. Tad finansiāla stabilitāte droši vien dos kaut kādu ikdienas tādu mieru. Varbūt, es neteiktu, ka nav miers ikdienā, bet tas varbūt noņems kaut kādus, varbūt kaut kādas raizes. Yes, okay. Un ko tas tev dos? Tev noņems šīs raizes. Vienalga, kas tās ir. Jā. Nu, es ceru, ka tas tā kā uzlabotu kopējo kaut kādu labsajūtu. Un kā tas var dos? Jā. Nu, beigās es tā kā, šis īstenībā labs. Un es ļoti man norezonēju, jo man principā ir tieši tāpatās tā sajūta. Es redzēju, ka vienam mūkam, nu, viņam tā kā arī prasīja, tā kā, are you satisfied with life? Un viņš tam pajautāja tam pretī, viņš tā, what do you mean? Do you mean happiness? Un tad tā kā, un tad viņš tā, nu, tas intervētājs tā, nu, var atbildēt arī tā. Viņš tā, if there is happiness, there is sadness. Nu, tā kā, ja ir labi, tad ir slikti. Un man ir tā bijis, jo, nu, nezinu, man mamma jau sen man tā saukāja par tādu stoicisku, ka es tad vairāk uz tādu mieru, tādu vispārēju tādu, nu, tā ir, lai labi tā plūstoši un tāds flow, tāds chill modes, varētu teikt, tāds tā kā. Un man nevajag pili un Ferrari un vēl visādas citas dārgas rotaļlietas un tādas lietas. Tāpēc es saku, finansiāla stabilitāte man tas sniegs nevis kaut kādu miljonus. Es tiecos pēc tā, un ja tu man prasi, ko tas man dos, un tas tā domāju, tas noņems kaut kādas, varbūt tās kaut kādas citas raizes, kaut kādas citas lietas, un tad es domāju, nu, tā end goals, uz ko es tiecos, lai ir tāds miers, nu, tāda labklājība, nezinu, nu, tāda, tāds. Un tad es tev nevaru vairāk atbildēt, jo... Jā, un tas ir tas, kur apstājās tas uzdevums, ko es tikko... Jā, jo es tad tālāk, es nezinu, es neesmu bijis tādā, nu, ja mēs runājam par to situāciju, nu, tādā droši vien es esmu bijis, kad es biju mazs bērns. Jā. Nu, kad tu... Veci, tas ir tas, kur īsmā visi pieaugšie tagad tiecās. Tā kā, tas ir tas traps,
ka tas end goals īstenībā neiedos ne tev, ne man, jo man arī ir ļoti līdzīgi. Man arī tur eksistē finansiālā brīvība, miers un arī drošība noteikti tas ir ko tāda stabilitāte. Man ir pilnīgi līdzīgi. Un tas ir īstenībā, kāpēc mēs esam čomi, tāpēc, ka tas ir vērtības galā. Bet tas ir traps. Tas ir traps, ko iesāst arī varbūt sauc tīkli. Kad tas būs, tad būs tas viss. Jā, vai ne? Ja tu minēji par to stoicismu, tad no tā mana... Tad man ir par filozofiju daudz saukuši. Un tas varbūt tas... doma pazud pēkšņi. Jā, tas ir tas... Tā mana... pazud doma. Kā tā pazud doma? Jā, man arī pazud, bet es atceros, par ko man pazud. Jā, labi, mauc. Man pazud par to, ka vajag būt, un tagad es arī iepriekš atceros par to, ka vajag būt tai specialitātei, ka tam sociālos tīklos tam nosacītai unikalitātei. Jo es, piemēram, ja es patērēju saturu, tas, ko es gribēju teikt, es neesmu tā, ka es teicu, ka es esmu slinks satura radītājs, un tad mēs aizrunājāmies pēc citām lietām. Jā. Es esmu tieši sociālajiem mēdījiem slinks satura radītājs, bet tā es esmu pasniedzējis un tā daudz citas lietas daru un rada saturu un izglītoju cilvēks. Tas bērnu radīs veicīgi. Jā, protams. Un daudz ļoti gatavoju ēdienu un, manuprāt, tā ir arī ļoti tāda laba prasme, ko cilvēkiem vajadzētu apgūt. Un tas arī ir tādu radīšanu, un tu vari tā kā pastīties, tev varbūt negribās iet uz veikalu, bet tu pasties, kas tev ir kaut kādi produkti palikuši, un tu vienkārši no tiem palikušajiem produktiem tu izdomā kaut ko un uztais kaut ko krūtu, kaut ko tādu, ko tu varbūt iepriekš nebija taisījis, un tu tā kā uzradi kaut ko no nekā. Un tad iedod ģimenei, un ģimenei vienkārši tāds, kāds šito uztaisīja, tā kā, un tās arī tādas foršas tādas sajūtas ir, un līdz ar to man liekas, ka visi cilvēki mēs esam radoši, un tur var runāt par tos, kādam ir tās radošākas smadzenes nosacīti, tur tā racionālā domāšana, radošā domāšana, bet arī, lai skaitļus izrēķinātu un formulas, tev ir jābūt kreatīvai domāšanai. Tas nav, cilvēkiem ir jāsaprot, ka mums tās smadzenes darbojās visu laiku kopā. Un mīts, kad viens maziņš puslodi atbild tikai par radošumu un otru par racionālu domāšanu, tas ir mīts, jā. Šito mēs skipojam visu, un turpat nevajag kāds zinātniskos pētījumus mums bārstīt, bet tas smadzenes darbojas kā kopīgs mehānisms. Tas nav, kad viena puse ir tikai par to un tikai par to. Jā, es šito studentiem arī vienreiz pateicu, viņi kā tā var būt. Tas ir arī radies no sociāliem tīkliem, tāpēc tieši tā. Tas ir tāds. Un es viņiem atradu pētījumus, kur vienkārši ir cilvēki ar vienu puslodi, normāli dzīvojuši cilvēki, un viņiem viss funkcionē. Viņi var gan izmantot vienu roku, gan jau nefunkcionē. Ne? Nav tā? Nē, viņi tiem, kuriem ir tā kā adaptējās, jā, un tā puse pārņem to visu tā kā smadzeņu darbību. Un tā viņi ir pa 50% stulbāki. Jā, ka tā kā, tur, protams, ir kaut kādi nobīdes ir kaut kādas no normas, bet nav tā, ka tur tie centri, tur viss pazūd, un vienkārši tā ir tāda plastiska lieta. Bet jā, pabeidzot par to nišu, jā, es tātad meklēju to saturu un es patērēju saturu, bet pārsvarā, kā jau mēs teicām, es teicu filmas un tā, teiksim, kaut kādas tur gan izglītojušas lietas un tā, bet arī Instagramā, ja es kaut ko pastos, tur dabas lietas vai kā, bet ja es kaut ko meklēju, ja, tad es meklēju tiešu konkrētu lietu. Teiksim, es meklēju skrūvgriezi, nevis multitūlu. Saprot? Tas ir tas, kā tu arī teiksim, ka tev ir, jo tu vairāk radi precīzāku saturu, tev ir tā kā skaidrāks tas tavs plāns un mērķis, tad cilvēkiem arī ir vairāk skaidrs, ka tu esi sviesta nazis, nevis maizes nazis. Tātad es ar tevi, pie tevis vērsīšos, ka man ir vajadzīgs sasmērēt sviestu. Jā. Tad, kad man vajag maizi nogriezt, tad es rekuriešu pie Jāņa, jo viņš ir paredzēts maizes griešanai.
Un tad arī man tā, tāpēc arī ir šis te, kad ir, ja tu esi vairāk ģenerāls, tad vieglāk arī tiem citiem saprast, kas tu esi un par ko tu atbildi. Jā. Vrāpojam šito. Jā. Uz pirmo sēriju. Jā. Vrāpojam. Kā ir jādara outro? Outro ir droši vien vienkārši beidzās. Neuztraucies, traucies. Esi kognitīvs. Jā, lido dirižablī. Ceļo. Un, jā. Damn!